Sāk domāt, iet šeit sek kaut ko, vai šeit sek, ienāk šeit spēks, viņš ir šeit. Šī pirmais, ko dara aizsargs, nosedz līniju, tikai un vienīgi domā par līniju. Šitam ir jāpaņem šeit 45 grādi un šitas spēlētājs. Un uzbrukumā atkal, kad mēs esam stūra sitienā, nestāvam uzreiz šeit. Viņš uzreiz šeit nāk sekt, vai arī, ja šeit stāv, šeit tu kā skrien, tā šitas tevi nosedz. Stāvam no centra skrienam no centra, vai no šejieni, un šeit nobloķējam, šeit sitiens. Ja mēs uzreiz šeit nostājamies, viss. Un nenozīmē, ka ja viņš sēž līniju, kā viņš stāv stūra uz līnijas. Metrs no līnijas. Viņš arī jau būs piespēlēt pa centru, viņš var pārpērt. Uzbrukumā mums viss uzbrukums iet šādi. Pirmkārtām uzbrucējiem diviem ir jāizvelk prom viņa aizsargi, jāizvelk līdz gala līnijai, gandrīz viens nāk uz šito pusi, otrs centru vai uz otru pusi. Padodam tās bumbas un pamainamies vietā. Lēnāk, es nespēju. Šī brīdī, teiksim, mums šeit ir bumba, ja? Kad iedodam šeit piespēli, nedaram tā, ka mēs aizskrienam līdz šeit un paliekam. Skrienam līdz uzbrukumam, uzbrucējs nāk atpakaļ. Pamainamies pozīcijām, nestāvam visu laiku uz vietas. Īstenībā aizmirsuši esam to, ka nekas nenotiek. Mums ir visu laiku dodam sieniņas. Un viss, ir sieniņas, bet maziņas ir. Un sitienos vārdsargs visu laiku atcit. Tiklīdz iet spānis regulāri daudz reizes sit. Tu esi ātrs, tu no aizsargiem. Ja redzi, ka otrs aizsargs stāv, viņš nodrošinās tevi. Ja? Droši skrien uz ātrumu, uz izrāvienu, uz atcit. Vārdsargs visu laiku atcit. Viņam visu laiku ir atlaicošās bumbas. Kā hoķi gaidam atlaicošās bumbas. Viņš nekad nenoķers. Cik reizes aiziet, ka tavs tanku? 2 reizes pretinieks viens pats pie tālās bija. Davai, čam saliekam rokas, nokupam, vai gātam tālāk. Viss būs labi. Jā, davai, čam, par uzvaru. Kas labāk? USD!